tās es gatit. Ir, jā. Labdien visiem, kas skatīsies ierakstu. Šī būs prezentācija par mūsu jauno šagad kolagēnu. Paldies Litai un Emīla, ka jūs mani uzaicinājāt pie sevis. Un šī prezentācija jau bija padomā, bet bija tāds iemesls, lai viņu uztaisītu ātrāk un patrenētos pirms lielās klientu dienas vēl parunāt par šo tēmu. Kas mani nepazīst, mani sauc Rūta Miķelsone. Es esmu farmaceite, strādāju aptiekā jau 12 gadus. Un jau gadu esmu kompānijā Čogan. Atradu tīkla mārketingu kā foršu papildus ienākumu avotu un vietu, kur izpausties. Un esmu nonākusi līdz tam, ka kolēģi man prasa vadīt prezentācijas par uztura bagātinātājiem, jo kā farmaceitam šis ir tāds mans lauciņš, kas man ļoti patīk, kur es labi orientējos, un tā ir ļoti liela daļa no manas aptiekas ikdienas un arī no Čogana, jo Čoganā mums ir uztura bagātinātāji. Par ko būs šī prezentācija? Galvenokārt par to, kas ir uztura bagātinātāji. Izrunāsim, kas tas tāds par zvēru, parunāsim par kolagēnu, parunāsim par vitamīniem un parunāsim par skinēli, kas ir mūsu jaunais Čogan ilgi gaidītais produkts, tāds, ko mēs visi gribējām un sagaidījām un esam ļoti patīkami pārsteigti par to. Tātad, kas ir uztura bagātinātājs? Manā pieredzē bieži cilvēki jauc uztura bagātinātāju ar vitamīniem un zālēm un pat īsti nezinu, kas tas tāds ir. Es ceru, ka jūs redzat visu ekrānu, kāds varētu pateikt, jo man te vēl kameras ir priekšā. Bišķiņ nogriezies uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu uzturu, bet pārējais viss šķiet ir redzams. Jā, un tagad visu jums vajadzētu redzēt. Jā. Tā, kas ir uztura bagātinātājs? Mums ir tāda brīnišķīga Latvijas likumdošana, kurā ir visas definīcijas. Likuma LV tur var atrast pilnīgi visu, kas cilvēku interesē, un ir arī definīcija tam, kas tad ir uztura bagātinātājs. Tie ir pārtikas produkti parastā uzturā papildināšanai, koncentrētu uzturvielu, vitamīnu, minerālvielu veidā vai citas vielas, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme, atsevišķi vai kombinācijās. Uzturu bagātinātājus realizē noteiktās devās – kapsulās, pastilās, tabletēs, dražajās, pulveros, ampulās, pudelītēs un citās līdzīgas šķidruma un pulvera veidā, kas paredzēts lietošanai mazā un nomērītā daudzumā. Ar šo definīciju mēs saprotam, ka uztura bagātinātājs var būt jebkas, ne tikai vitamīni. Vitamīni un minerālvielas ir tikai viena daļa, kas var ietilpt uztura bagātinātājā. Šo definīciju es ļoti gribēju jums izstāstīt, lai būtu skaidrs, ka kolagēns, keratīns, dažādi augu ekstrakti, jebkas var būt uztura bagātinātājs. Ne tikai vitamīni kā tādi, jo tie ir tikai viena grupa no tā, ko mēs ikdienā varam uzņemt dažādās formās. Jā, un ne tikai tablešu veidā, bet arī pulveros, šķidrā un vēl visādā veidā var būt uztura bagātinātājs. Tā, es ceru, ka man tinās pēc kārtas prezentācijas, neatceros slaidu kārtību. Un tā mūsu galvenā tēma ir par kolagēnu. Kas tad ir kolagēns? Es ieliku tādu efektīvu bildi. Es ceru, ka visi atcerēsies, ka kolagēns ir viens no mūsu organisma būvmateriāliem. Tāpat kā mēs būvējam māju no ķieģeļiem un dažādām lietām, tāpat arī mūsu organisms būvējās no kolagēna. Tas ir galvenais struktūrālais proteīns, kas veido dzīvnieku sastāvus. Augos kolagēna nav, tikai dzīvniekos. Mēs esam to īpaši. Un kolagēns ir mūsos aptuveni 25 līdz 35%. Pārējais ir vēl dažādi citi proteīni, piemēram, vēl keratīns, bet kolagēns ir viens no tādiem galvenajiem, kas veido mūsu organismu. Visvairāk kolagēns ir atrodams
cīpslās, saitēs, āda, skrimšļi, saistauди, iekšēji orgāni, visi mīksti audi, tie pārsvarā ir tie veidoti no kolagēna. Un kā rodas kolagēns? To sintezē mūsu šūnas no aminoskābēm. Uzņemt mēs viņu varam ar uzturu un uztura bagātinātājiem. Atšķirība ir tāda, ka ēdot, piemēram, tur lielo pabuljonu, kaut kādus skrimšļus, galārtus, vēl kaut ko, mēs uzņemam kolagēnu tādā tā kā veselā struktūrā, kāds viņš ir uzbūvēts, tādu mēs apēdam mūsu organismas vielmaiņas procesā, viņu saskalda, sašķir, tad uzsūcās peptīdi aminoskābes un tad tiek sintezēts mūsu organismā pa jaunam. Uztura bagātinātājos kolagēns mūsdienās ir hidrolizētā veidā. Tas pa lielam nozīmē, ka viņš ir saskaldīts mazās frakcijās tā, lai mūsu organismam viņu ir viegli un ātri uzņemt. Un lai mēs pie tā labuma tiekam ātrāk un lai mūsu šūnas var ātrāk sintezēt kolagēnu, lai mēs kļūstam skaisti, elastīgi un spīdīgi. Tā. Un nākamais slaids par to, kas tad ir vitamīni. Tā, man tā mazliet kameras pašai mācēt, paņemšu jūs malā. Vitamīni ir organiski, mazmolekulāri, ķīmiski savienojumi, kas nelielā daudzumā ir nepieciešami normālai organismu funkciju nodrošināšanai. Tie ir jāuzņem ar pārtiku, jo organisms tos nespēj sintezēt. Tie ir dzīvajās šūnās noritošu ķīmisku reakciju dalībnieki un katalizatori. Viena ārsta prezentācijā, ko es klausījos, minēja tādu piemēru, ka iztēlojamies, ka mūsu organisms ir kā bioķīmijas laboratorija, kura strādā visu cauri diennakti, visu mūžu garumā. Tāpēc šeit arī ir visādas tādas sarežģītas bildītes, jo tā arī ir, kad mūsu šūnās vielmaiņas procesi notiek nepārtraukti. Mūsu organisms ir dzīvs, katra šūna ir dzīva, un katram procesam vielmaiņā ir vajadzīgi dažādi elementi, sākot ar vitamīniem, minerālvielām un dažādām citām vielām. Un katrs vitamīns iesaistās dažādos procesos, un tad, kad viņa trūks, tad mēs jūtamies slikti un kaut kas nav kārtībā ar mūsu organismu. Es šeit apakšā labajā stūrītī ieliku arī tādu bildīti, diez vai daudz no jums zinās, kas tas ir. Tas ir no zarnām. Tā ir mūsu zarnu bārkstiņu bildīte, ļoti skaista. Es, kad meklēju šīs bildes, domāju, kad būtu bijis forši, jo manā laikā, kad es mācījos vidusskolā, šādi te attēli būtu pieejami, jo tas ļoti paliek vizuāli atmiņā, kā izskatās mūsu organisms. Un tad, kad citi varbūt, kas ir mācījušies medicīnu, teiks, nē, mūsu organisms sintezē vitamīnus. Ļoti maz. Tas, kas notiek zarnu mikroflorā, jo zarnu baktērijas arī var sintezēt vitamīnu. Piemēram, B grupas vitamīni nelielā daudzumā tiek sintezēti zarnās, bet zarnu mikroflora nesam mēs. Tas ir atsevišķs vēl organisms, ko mūsdienās sauc par mikrobiomu, kas ir ļoti svarīgs, un katram mums viņš ir individuāls. Tās baktērijas, kas dzīvo uz mūsu ķermeņa un mūsos iekšā, ir vesels atsevišķs organisms kopums, tā vide, kas ražo daudzas vielas, to skaitā vitamīnus, un ja tur tiek kaut kas izjaukts, tas līdzsvars, tad arī nenotiek šo vitamīnu sintēze. Ar D vitamīnu arī, jā, saules ietekmē viņš tiek sintezēts ādā, bet saule mums ir tik ļoti nepietiekama, un mēs nevaram uzturēties tik ilgi saulē, lai spētu sintezēt visu mums nepieciešamo D vitamīnu, tāpēc mēs viņu uzņemam ar uzturu. Tā kā vitamīni mūsu organismā ir dzīvībai svarīgas vielas, un bez tā mēs dzīvot nevaram. Varam, bet īsu laiku un nekvalitatīvu. Un mūsu organisms sāks slimot, ja mums trūks vitamīnu. Un tad par tēmu pie kolagēna
kas tiek pozicionēts kā tāds jaunības eliksīrs, ir vēl daudzas citas lietas, kas ir vajadzīgas, lai mēs būtu jauni, skaisti un veseli. Jo, ja mēs izskatāmies ārīgi, skaisti, mirdzoši, veselīgi, enerģiski, tad arī visticamāk, ka mūsu organisms ir vesels, mēs jūtamies labi un mums viss pietiek un resursi tiek izmantoti mums liederīgi, un mēs pietiekami daudz uzņemam visu, kas ir vajadzīgs veselīgam organismam. Tādas lietas būs, piemēram, B grupas vitamīni. To ir daudz, sākot ar B1, beidzot ar B12, un vēl apakšgrupās tur izdalās dažādi vitamīni, kas tiek uzņemti arī ar pārtiku ikdienā. Tad ir tādas lietas kā antioksidanti, tas var būt E-vitamīns, tas var būt dažādu augu ekstrakti, kas palīdz ķert brīvos radikāļus, kas bojā mūsu šūnas. Un antioksidanti ir vajadzīgi tam dēļ, lai izķertu tos sliktos radikāļus, kas mūsu šūnām uzbrūk, viņus novecina un mēs sākam slimot, izskatāmies sliktāk un ātrāk novecojam. Cinks, kas ir ļoti svarīgs mikroelements ādas skaistuma uzturēšanā un imunitātei. Un tad, protams, arī kolagēns. Bez kolagēna nekur. Ja mēs neuzņemsim aminoskābes vismaz vai neēdīsim gaļu, buljonus vai kolagēnu uzturu bagātinātā veidā, mūsu āda varbūt neizskatīsies tik labi, kā mēs gribētu. Un dažādu faktoru ietekmē mēs varam novecot ātrāk un straujāk, nekā mēs to gribētu. Un augšējā labajā stūrī es ieliku bildīti, kas man arī ļoti patika. Tā ir šūna, kā izskatās katra šūna ar šūnas kodolu. Tur ir mitohondrija, viss kaut kas. Es atceros mums skolā, vidusskolā, kopēja bildes melnbaltas, kur bija visas tās šūnas struktūras. Un tas bija melnbalts, un bija ļoti skrupulozi jāmācās, lai atcerētos, kas ir katra sastāvdaļa. Un te es vienkārši taisu prezentāciju un atrodu šādu te fantastisku krāsainu bildi, un tev atnāk tādas atmiņas, ka šito visu es esmu mācījies. Jā, un katrā šūnā notiek procesi, un katrai tai mazajai lietiņai ir kaut kāda svarīga loma, lai mūsu organisms būtu dzīvs. Un visas šīs te, ko es nosaucu, vitamīni, antioksidanti, cinks, kolagēns un vēl vesela jūra dažādu aktīvu vielu, ko mēs uzņemam ikdienā, ir vajadzīgs tam, lai mēs būtu dzīvi, skaisti un veseli. Par to, par to domu, kāpēc vispār ir vajadzīgi vitamīni, it kā mēs ēdam veselīgi, bet tā pašā laikā mūsu pārtika mūsdienās vairs nav tik bagāta ar vitamīniem, un mēs enerģiju savu resursu iztērējam daudz ātrāk, nekā mēs spējam uzņemt ar pārtiku. Tālūk, un tad mūsu kompānija Čogan ir izveidojusi tādu brīnišķīgu uztura bagātinātāju Skinel kolagēnu, kura pamatā ir kolagēns. Un šie te vitamīni, dažādi antioksidanti un tas pats cinks ar domu tādu, lai mēs izskatītos jauni un skaisti. Skinel būs paredzēts vairāk ādas, matu un nagu skaistumam. Visas iekšā sastāvā esošās vielas ir vērstas uz to, lai maksimāli labi izskatītos mūsu ārienu. Protams, kolagēnu organisms nesūta tikai uz ādu, tas tiek izmantots visur, derēs arī tiem, kam sāp locītavas un kas sūdzās par kaut kādām tādām skeleta problēmām, arī tur kolagēns ļoti labi noderēs, bet pamatā mērķa auditorija ir sievietes un vīrieši, kas grib ārēji labi izskatīties, kam vajag uzlabot ārējo stāvokli matiem, nagiem, nādē. Un kāpēc tad mūsu kolagēns ir tik labs? Kāpēc man viņš patika? Jo kolagēni pēdējos 10 gadus ir pilni plaukti aptiekas, dažādi veikali, dažādi ražotāji, kur skaties, visi ražo kaut kādu kolagēnu. Un es ļoti gaidīju, es gribēju redzēt, ko tad Čogans būs izdomājis tādu īpašāku nekā jau ir citiem, un es biju ļoti patīkami pārsteigta, ka šajā kolagēnā ir diezgan liela deva, es pat teiktu,
ja būtu vēl lielāka, tad tā varbūt jau būtu izšķērdība, jo arī proteīnu, kas ir kolagēns, mēs varam vienā ēdiena reizē uzņemt un sagramot tikai kaut kādus aptuveni 20-25 gramus. Tas nozīmē, ka, ja tu apēdīsi 40 gramus proteīnu vienā ēdiena reizē, pusi organisms varēs sagramot, otru pusi vienkārši tiks izvadīta ārā. Tas būs neliederīgi. Un tad mūsu skinēla uztura bagātinātājā ir 12,5 grami tīrs hidrolizēts kolagēns, jau sadalīts frakcijās, tā, lai viņu būtu organismam viegli uzņemt. Un tad tā ir tāda ļoti cienījama deva, diennakts deva, ko mēs varam lietot, un organisms viņu arī izmantos. Tas bija forši, jo esmu redzējusi kolagēnus, kur ir 2,5 grami. Tas liekas, tā, cik tam man ir jāpēd, lai vispār es justu kaut kādu efektu no šī te kolagēna. Otrs, kas man ļoti uzrunāja, tas, ka ne tikai, ka ir klāt pielikti B grupas vitamīni, bet ka šī vitamīnu deva ir 100% no ieteicamās diennakts devas. Mēs drīkstam lietot un arī bieži varam nopirkt uzturbagātinātājus, kur ir 200, 300, 400% no šīm diennakts devām, bet tā pašā laikā ir tikpat daudz uzturbagātinātāju, kur tās devas ir mazākas ar domu tādu, ka tu to papildus uzņemsi ar uzturu vai ar citu uzturbagātinātāju. Un tad atkal jāsāk skaitīt, ir jādomā, vai man pietiek, vai es ēdu pietiekami veselīgi, vai man vajag vēl kādu uzturbagātinātāju. Un tas atkal palielina to līdzestības neesamību, kad, ja man jādzer tur 5 kapsulas, es nemaz varbūt negribu to visu un varbūt aizmirsīšu un man būs par daudz un priekš kā man tas vajadzīgs. Tad šeit tie B grupas vitamīni, ja mēs pieņemam, ka daudz maz veselīgi ēdam, kad ir tā diennakts deva, ka man nemaz atsevišķi varbūt vairs nevajag cert citus tieši tos B grupas vitamīnus, kas ir arī forši. Un, ja domājam par to, ka, ja es izvēlos tagad, es domāju, man ir āda, varbūt sausāka mati vairāk krīt ārā vai nagi šķeļās, es gribu maksimāli lielu tādu vitamīnu būsteri, jo mana organisma acīm redzot trūkst kaut kādas rezerves, tad man vajag vairāk, tad es varu dzert kaut ko vēl un šo te, un man būs ritīgi forša deva, un man vitamīnu pietiks, varēšu neuztraukties, ka man ir kaut kāds deficīts. Trešā lieta, kas man ļoti patīk, ir augu ekstrakti, antioksidanti, ko es jau iepriekš minēju, ka tie arī ir svarīgi, lai mūsu šūnas tik ātri nenoveco, lai saglabā šūnas savu dzīvotspēju, jo tad mēs esam veselāki, dzīvīgāki, mums ir vairāk enerģijas un organisms var pilnvērtīgi strādāt. Un ceturtā lieta, kas uzrunāja mani, tas, ka es varu salīdzināt ar citām firmām, un es redzu, kā viņi tiek ražoti un cik tur ir iekšā, tad mūsu skinēla kolagēnā ir paciņā 30 devas. Tas nozīmē, ka tu nopērc paku un tev mēnesim pietiek. Citi līdzīgi ražotāji taisa tikai pusmēnesim to porciju. Visticamāk tamdēļ, lai pievilinātu klientus ar it kā zemāku cenu, bet tajā pašā laikā tev ir jāpērk vairāk, lai tev pietiktu mēnesim. Un, kolagēns un šādi uztura bagātinātāji, viņi ir jālieto ilgstoši. Pāris nedēļas vai mēnesis tādam labam redzamam rezultātam būs par maz, jo nevar gribēt izdzert viena mēneša kursu un tur domāt, ka tu iepriekšējos 10, 20 gadus esi veiksmīgi izticis bez uztura bagātinātājiem un esi darījis visu, kas ienāk prātā, neesi ēdis veselīgi un ka pēkšņi atgriezīs sev to iztērēto laiku un atgriezīs savu jaunību. Nē, tā nebūs. Ja tu esi izdomājis, ka tu gribi būt vesels un lai tas efekts ir ilgtermiņā, tad arī ilgtermiņā mēs lietojam šādus te uzturu bagātinātājus. Tas ir tāpat kā, kāpēc mēs ēdam baltmaizi varbūt katru dienu, varbūt kāpēc mums gribās salātus ar majonēzi katru dienu, mēs nepadomājam par to, kā tas ietekmē mūsu organismu pēc 5, pēc 10 gadiem. Ja mēs izvēlamies lietot labus uztura bagātinātājus, kam ir reāla ietekme pozitīva uz mūsu organismu,
tad ilgtermiņā, pēc 5, pēc 10 gadiem mēs skatīsimies atpakaļ un sapratīsim, ka, jā, es jūtos labāk, varbūt nekā mani vienaudži, kas neko nelieto, kam ir varbūt sliktāks dzīvesveids, kaut kādi kaitīgi ieradumi, un kad tad tu vari salīdzināt sevi ilgtermiņā, kāds tu biji, un ar citiem cilvēkiem, kas neko nedara, un kā viņi izskatās, jūtās un tā tālāk. Tāpēc šis te ir forši, kad ir tās lielās devas, ir vērtīgas vielas organismam, un tu nopērc kastu, un tev pietiek mēnesim. Tā. Un klasiskais jautājums, kam ir paredzēts šāds te skinēla kolagēna uztura bagātinātājs? Pirmkārt, tas ir cilvēkiem, kas domā par jaunību, kas grib palikt ilgāk skaisti, kas grib uzlabot savu ārējo izskatu, un vēl kas tā kā, nepiemina mūsu reklāmas lapiņās, bet kam es vienmēr iesaku, tie ir sportisti, kam ir aktīva fiziskā slodze, un cilvēki, kas zaudējuši strauju svaru. Jo tad, kad mēs strauji zaudējam svaru, āda paliek ļengana, organismam arī ir tāds tā kā stress, pielāgošanās periods, un tad lietojot kolagēnu, tu vari dabūt atpakaļ vitamīnus, un āda ātrāk viņa savilksies, viņa ātrāk atjaunosies. Jo es domāju, ka visi redzējuši amerikāņus, kas ļoti strauji notievē, viņiem taisa operācijas, lai nogrieztu to lieku ādu, kad lietojot kolagēnu, ādas elastība uzlabojās, un viņa labāk, ātrāk var savilkties. Tāpat arī sievietes pēc dzemdībām visticamāk, kam ir tā ļengana āda, kad varētu gribēt lietot šādu uzturu bagātinātāju, lai atgūtu ādas elastību, lai viņa ātrāk atjaunos, jo grūtniecība ļoti, ļoti iztērē sievietē resursus, arī māmiņas ļoti iztērē no organisma savu resursu. Un tad otrā kategorija, kam šāds uztura bagātinātājs būtu ļoti vajadzīgs, ir cilvēki, kuriem varētu būt pastiprināts vitamīnu deficīts. Nelasi, bet klausījos prezentāciju tieši par biotīnu, kas arī ir svarīgs vitamīns tieši matu augšanai, un tur minēja, ka pie biotīna deficīta ir grūti tikt, jo mēs viņu ikdienā ēdam ar pārtiku, pat nezinot, ka tur viņš ir iekšā, vienkārši viņš ir pārtikā daudz, bet neveselīgs dzīvesveids veicina to, ka mēs varam iedzīvoties vitamīnu deficītā, jo vienkārši vitamīni, ko mēs ēdam, netiek uzņemti organismā, vai arī pastiprināti tiek noārdīti, izmantot, un tad mums viņu vai ļoti maz, vai trūkst. Un tad viena kategorija būs smēķētāji, sevišķi sievietes, kurām ļoti var redzēt, kāda noveco viņas izskatās sliktāk par saviem vienaudžiem, ja tiek ilgstoši ja viņas ir smēķētājas, jo vienkārši trūkst dažādu vielu, kas ir vajadzīgs organismam, lai vienkārši normāli funkcionētu un labi izskatītos. Tad es ierakstīju ilgstoši barojušas māmiņas. Pie visiem uztura bagātinātājiem būs minēts, ka nav ieteicams grūtniecēm barojušām māmiņām. Tieši tā, ka tā ir tāda īpaši aizsargājama cilvēku kategorija, kuras ir ārsta uzraudzībā, kur vajadzīga labāk ir konsultācija ar savu ārstu, bet es, piemēram, katra situācija būs individuāla, bet tā kā es esmu māmiņa, kura baroja jau 3 gadus, man rezerve, 3 gadu vecumā un gada vecumā tā zīdīšana ir ļoti atšķirīga, bet tāpat mans organisms visu laiku tērē rezerves, un par ilgstošu zīdīšanu mēs runājam, kad jau iet pāri gadam, tad un bērns jau ir pats sācis sēst jau, un tad māmiņas rezerves pavisam noteikti ir iztukšots. Ja viņi nelieto jau kaut kādus barojušus māmiņu vitamīnus, tad mūsu kolagēnu iesaku var droši lietot, tur nav nekā tādu, ko nedrīkstētu. Pirmkārt, turpat nav nekādu mākslīgo saldinātāju, nav krāsvielu klāt, no kā varētu baidīties, ka tas varētu nonākt pienā vai vēl kaut kādi ietekmēt organismu. Tā kā droši var lietot arī ilgstoši barojušas māmiņas. Pēc slimošanām tie paši vīrusi, iesnas kaut kādi, kas iztērē mūsu organisma rezerves, lai atgūtu spēku, enerģiju, āda. Parasti pēc kaut kādām tādām smagām slimošanām liekas, ka āda ir sausa, kad organisms ir dehidratējies, ka nav enerģijas, tad mūsu kolagēns arī palīdzēt var kā vienkārši papildus uzturs. Pēc traumām
salauztas kājas, rokas, locītavu traumas, arī kolagēns būs tieši tas, kas būvmateriāls, kas palīdzēs atjaunot traumētos audus, vitamīni, vielmaiņi, antioksidanti un cilvēki ar ēšanas traucējumiem. Jaunietes, sievietes, pusauģi, kam ir ēšanas traucējumi, vai kaut kādas jau tādas smagas slimības kā bulimijas, anoreksijas, vai vienkārši cilvēkam ir slikta apetīte, vēl kaut kas, viņš ar pārtiku neuzņem pietiekami daudz vērtīgās uzturvielas, tad šo te kolagēnu var pievienot, lai novērstu vitamīnu deficītu. Tie paši jaunieši, kas negrib ēst, neko ir izvēlīgi, viņam makaroni un cīsiņi ir vienīgā pārtika, tad welcome, kur mūsu kolēģi arī čatos minēja, kad jauniešiem, pusauģiem, kas strauji auga, parādās vairāk enerģiju, jo mūsdienās mēs zinām, cik daudz noslogot ir bērni, pusauģi, visādi pulciņi, sporti, un tad, kad viņi sāk ļoti strauji augt, bieži var novērot arī parādās strijas, jo vienkārši organisms netiek līdz, āda sāk plīst, viņa ir neelastīga, pietrūkst kaut kādas uzturvielas un ir strijas. Puiši varbūt par to nepārdzīvo, bet meitenes varētu vairāk pārdzīvot, arī akne, pumpas, cinks tam ir vajadzīgs, tā kā es ietieku, ka tādi jau 11 gadnieki arī varētu būt mērķa auditorija, lai uzlabotu ādas stāvokli, lai būtu āda elastīgāka, spīdīgāka, lai pietiktu vitamīnu visam, lai viņi labāk justos. Un treškārt, mūsu kolagēns tiek pozicionēts jebkurā vecumā, vīriešiem arī, sievietēm, visiem, kas grib. Nav tāda ierobežojuma kategorija, kas nedrīkstētu, vienīgi, mazi bērni, jā. Bet veseli pieaugušie vīrieši, sievietes droši var lietot mūsu kolagēnu, ja ir vēlēšanās, ja ir vajadzība. Un nevar iedomāties nevienu tādu, veselu cilvēku, kas nevarētu lietot kolagēnu, lai labāk justos un izskatītos. Tātad, kādi tad ir biežāk uzdotie jautājumi? To vienmēr šis ir cik ilgi. Tas arī diskusijas var izvērsties, manuprāt, stundām un dienām ilgi, jo ir ļoti dažādi informācijas avoti. Medicīnas speciālisti, skeptiķi vienmēr teiks, jā, bet nav pierādījumu, ka kolagēns kaut kā ietekmē mūsu organismu. Nav pierādījumu tam, tieši tamdēļ, ka netiek veikti klīniski pētījumi, bet nav pierādīts pretējais. Tāpēc mēs nevaram apgalvot, ka kolagēns nestrādā, jo viņš strādā, jo tad, kad mēs skatāmies, kaut vai apkārtējos cilvēkus atrodiet vienu kāds, kas ilgstoši lieto kolagēnu, viņš izskatīsies labāk nekā pirms gada, jo lai veiktu kvalitatīvus klīniskos pētījumus, ir vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi, ir vajadzīgs kaut kāds mērķis, kāpēc mēs tos veicam, un tas nemaksā 1000, tas maksā miljonos, un tam ir vajadzīgi 5, 10, 15 gadi, lai savāktu kvalitatīvus rezultātus, datus, tos apstrādātu un publicētu kaut kādus pētījums. Varbūt pēc gadiem kaut kad uzradīsies dati, pētījumi, pierādījumi tam, kad jā, kolagēns tiešām ir efektīvs. Bet mēs nevaram apgalvot, ka viņš nav, jo neviens nav to mēģinājis pierādīt, ka viņš nav efektīvs. Ir daudz dažādi mazāki pētījumi, kompānijas, kas ražo kolagēnu, veic savus pētījumus nelielus. Mēs visi zinām, ka kumelīšu tēja nomierina nervu sistēmu. Tam nevajag pierādījumu, jo tas ir acīm redzams fakts. Tāpat arī ir ar kolagēnu, ar vitamīniem, kad mēs lietojam, mēs jūtamies labāk. Un tas pat nav placebo, tas vienkārši tā ir. Mēs varam ēst daudz galārtu un buljonus, un mēs varam izvēlēties kaut ko, kas ir koncentrētāks, kvalitatīvāks, patīkamāks lietošanā, neaizņem mums daudz laika un būs efekts tāds pats, kā ja lietotu mēs ļoti daudz kvalitatīvas pārtikas, kas mūsdienās ir diezgan grūti izdarāms. Un cik tad ilgi? Jā, es saku, cik gribās.
cik vajag, kāda ir vajadzība, kāds ir mērķis, kāpēc ir tā doma, kāpēc es gribu kolagēnu. Varu taisīt kursu 3 mēnešus, skatīties, kā tu jūties. Ir kaut kādas problēmas, kur mēs ar Litu runājām, viņa grib uzlabot savu matu stāvokli, un lai redzētu tādu labu efektu, cik māte izaug mēnesī centimetrus, pusotrs, tas jau varētu būt daudz. Un tad 6 mēneši, tad pēc 6 mēnešiem var redzēt, cik ir atauguši mati un cik viņi ir veselāki palikuši. Un nav jau tā, ka tikai aizies tai vienai lietai vai problēmai, kuru mēs esam izdomājuši, kur tās vērtīgās vielas ir vajadzīgas, bet tas tiek izmantots visā organismā. Un var lietot periodiski. Mēnesi dzeru, mēnesi nedzeru, bet periodiski visa mūža garumā. Un tad to rezultātu, kā jau es iepriekš minēju, mēs redzēsim pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem. Viss ir atkarīgs no tā, cik ir kvalitatīva mūsu dzīve, kādu uzturu mēs izvēlamies, kādas ir mūsu fiziskās aktivitātes, kā vispār mēs rūpējamies par savu ķermeni, organismu veselību. Un tad tā iedarbība, tas efekts būs ilgtermiņā. Kam nedrīkst lietot kolagēnu? Maziem bērniem un smagi slimiem cilvēkiem. Ja cilvēkam ir kaut kādas diagnozes, viņš pats jau zina, ka viņš ir ārstu uzraudzībā, no kā viņam ir jāuzmanās. Un mēs neesam ārsti, mēs nevaram ieteikt, uzstādīt diagnozes un teikt, ka ne, tev obligāti jālieto. Katrs cilvēks ir atbildīgs pats par sevi, uztura bagātinātājus var tirgot un nopirkt jebkur. Degvielas uzpildes stacijā, internetā, aptiekā, Rimī, drogās, mēs viņu varam likt jebkur, jo tas pēc definīcijas uztura bagātinātājs ir papildinājums mūsu uzturam. Un tad ir tāda trešā jautājuma vai iebildumu kategorija, bet ārsts teica, vai kaimiņiene teica, vai man tur kaut kas teica. Man gribas teikt, ka nav vienas pareizās atbildes un nav viena pareizā varianta, jo informācijas avoti ir ļoti daudz. Ir dažādi dati, un katru situāciju mēs varam skatīties no dažādām pusēm. Arī kāpēc ārstam ir kaut kāds savs viedoklis. Mēs neejam pie ģimenes ārsta un neprasam, es drīkstu ēst majonēzi, es drīkstu ēst baltmaizi, vai es drīkstu ēst to. Un tad ir jautājums, vai es drīkstu ēst kolagēnu. Un ārsts, viņam ir pilnīgi vienalga, ko jūs darat ar savu dzīvi, jūs drīkstat darīt visu, ko jūs gribat, bet jūs prasat ārstam, tad ārsts sāk domāt, kāpēc tev tas ir vajadzīgs, par ko ir sūdzības, palieto mēnesi, paskaties, kā tu jutīsies, palieto 3 mēnešus. Un ārsts ir par to, lai risinātu jūsu kaut kādas veselības problēmas, bet tad, kad mēs visi zinām, un kad, piemēram, ceptas kartupeļi ir kancerogēni, tur nevienam nav jautājumu, vai es drīkstu ēst ceptus kartupeļus. Likas vajag. Ir tādi jautājumi, ko mēs reizēm uzdodam paši nesaprotot, kāpēc mēs viņus uzdevām, vai kāpēc mums tagad pēkšņi rodas šaubas par to, vai kolagēnu un citus uzturu bagātinātājus es drīkstu lietot, bet tajā pašā laikā par neveselīgu pārtiku mēs nejautājam ārstam, vai es to drīkstu lietot, vai man to vajag. Es gribu, eju, ieraudu, izdzēru kolu, visu forši. Gribu ceptus kartupeļus ēdu. Gribu smēķēt, ja neviens cilvēks neklausās ārsta teiktajā, kad smēķēšana reāli tevi nogalina. Tā, ka pa īstam tevi nogalina un bojā tavu organismu. Bet par to ārstam neviens neprasa padomu, tāpēc, ka vienkārši gribu un daru ar savu dzīvi, ko es gribu. Un vienmēr izvēlaties savus padomdevējus, cilvēkus, kuram jūs uzticaties, vislabāk tie ir vairāki viedokļi un meklējiet paši, lasiet informāciju, nekad nepieturieties pie viena informācijas avota, jo katram cilvēkam, katram speciālistam ir savs backgrounds, viņa zināšanas un kā viņš skatās uz tām lietām. Arī mēs, kā farmaceiti, mēs mācāmies, mums pat ir bijuši kursi, kur tu paņem dažādus informācijas avotus par vienu lietu, un tu saproti, ka viņi ir pretrunīgi, un tas ir ok, jo katram ir kaut kāda sava, tā sava puse, no kā tiek ņemta tā informācija, un kāpēc. Un tad mēs varam izdarīt secinājumus priekš sevis un konkrētajā situācijā, kas būtu tas labākais variants. Tā, tas arī īsumā ir viss.
Jo to, kas ir rakstīts mājaslapā, es jums nepārlasīšu, kam ir vajadzīgi visi šie vitamīni. Tas ir ļoti smuki viss uzrakstīts, tā kā mēs esam visi šeit Čogan partneri. Mums visiem ir jābūt speciālistiem savā jomā. Mēs ejam, izlasam informāciju, ja ir kaut kādi jautājumi, meklējam tālāk. Un, jā, es būšu ļoti priecīga, ja jūs pašādosiet, ka piedalieties šajā prezentācijā un atzīmēsiet mani. Tas būs mans tāds jūsu paldies priekš manis, ka jūs man uzklausījāt. Ja ir kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt man arī privāti, es labprāt atbildu. Un iesaku vienmēr visiem Čogan produktiem atvērt produkta to sadaļiņu, kur ir data sheet, izlasīt, jo tur ir viss ļoti cilvēciskā saprotamā valodā uzrakstīts. Un tad, ja ir kaut kādi jautājumi, tad meklējiet palīdzību, vienmēr varu atbildēt, ja ir kaut kāds vēl papildus jautājums. Nu, tā kā, paldies! Jūs varat arī uzdot jautājumus, ja kādam ir, labprāt atbildēšu. Paldies tev, Rūtiņ, paldies, milzīgs. Tas ir tas, ko es arī gribēju, lai tu pastāstītu no šāda te skatu punktu par kolagēnu. Man liekas, ka mums ļoti, ļoti daudziem tapa daudz kas skaidrs, kaut vai par antioksidantu lietošanu, jo, zin kā, mēs sakam, tur melena, vīnoga, ķirsis, tur tas sastāvā, bet priekš kam viņš ir vajadzīgs, ne jau garšai, tam, ka tas ir tas antioksidants, un tagad mums būs skaidrs, un mēs varam visi gudri tagad stāstīt, kāpēc ir antioksidanti vajadzīgi, un par visu pārējo arī. Man ir viens jautājums par to, kur tu stāstīji to vecumu, tas attiecās ne tikai uz kolagēnu, bet tas attiecās par visu šo mūsu vitamīnu kompleksu, vai ne, ka var lietot jebkurš, mazi bērni, protams, nē, bet kāds ir tas optimālais vecums, varbūt tam bērnam, pieņemsim, ja man raksta mamma, un viņi grib savam 14 gadniekam šo vitamīnu kompleksu, protams, ieteikt uzreiz konsultēties ar ārstu. Kā tu teiktu? Es teiktu, ka mierīgi var, tāpēc, ka tur ir diennakts, piemēram, B grupas vitamīniem, ir noteikta diennakts deva, ko uzņem pieaugušie. Pieaugušais mums jau skaitās no 12 gadiem. Ir jāskatās, kāds tas bērns ir, 14 gadi visticamāk, ka viņš jau ir jau izaudzis, reizēm 12 gados jau bērni ļoti ātri, viņiem sākās pubertāte, principā, kad jau ir pubertāte, var teikt, ka viņš jau ir pieaugušais, un viņa organisms vēl vairāk tērē enerģiju, viņam visi hormoni, visi iet pa gaisu, un viņam resursu vajag daudz. Ja viņš vēl ir noslogots ar kaut kādām ļoti daudz mācībām, viņš jau ar smadzenēm tērē enerģiju, viņam ir fiziskā aktivitāte, kaut kāds sports viņš jau vēl iztērē, un tad var lietot šādu. Un tad viņš var dzert, ja gribās, ja ir arī kaut kādas ādas problēmas droši. Es ieteiktu, ja man ienāktu un pajautātu, vai varu, es teiktu, jā, kur varu un pat vajag. Un tad skatīties, vai kaut ko papildus parasti tad... Piemēram, tas pats dzelzs ir vajadzīgs un vēl kaut kāda tur, atsevišķas lietas, ko arī jau D vitamīnas, to arī mēs jau dzeram atsevišķi, jo tās devas jau ir tik liels, ka viņu taisa atsevišķā uzturu bagātinātā vai medikamentā. Tā kā vecums 14 gadi, ja ir vajadzība, ja vecāki redz, ka kad cilvēks strauji aug, droši var. Un atkal savukārt jaunākam pieņemsim tāds, kurš arī, kaut vai tas pats 8 gadnieks vai kā, viņam droši vien arī var mēģināt, ja vecāks jūt, konsultējoties arī ar to pašu ārstu, bet varbūt ne pilnu to devu, vai labāk izvēlēties viņam kaut ko citu pilnīgi. 8 gadi, tas vēl ir mazs bērns. Tad, principā, koncentrējoties plus mīnus 12, 14 var sākt domāt. Ja? Pusauģi, jo mums tas pieaugušā vecums visiem medikamentiem arī sākas no 12 gada, kad mēs jau lietojam to pieaugušā cilvēka devu. Tur vēl ņem vērā svaru. 8 gadi bērnam tas varētu būt tikai ar ārsta rekomendāciju, ir kaut kāda šausmīga slimošana, tur neēd cilvēks vēl kaut kas, tad vai kaut kādi kauli lausti vai tādas lietas. Jā. Bet tā nav mūsu mērķa auditorija. Mūsu mērķa auditorija ir pieaugušie cilvēki. Pie pieaugušiem cilvēkiem skaitās arī pusauģi ar pubertāti jau. Aha, super. Un tā ir taisnība, kad pēc tiem 25, kā mēs te visi sakam, 25 gadi ir tas, ka tas kolagēns vairs nesintezējās dabīgā veidā organismā, un tāpēc mēs sākam novecot, vai ne? To es atceros. Jā, ir tā, ka 25 gadi tiek pieņemts tas, ka mēs esam izauguši, nobrieduši, un tad sākās kolagēna sintēzes samazinās par 1% gadā sievietēm līdz menopauzē.
Un es arī dzirdēju tādu interesantu faktu, ka mūsdienās sievietēm tas pirms menopauzes vecums jau sākas daudz ātrāk, citām jau ap 40 gadiem. Un tajā brīdī arī straujāk samazinās tie dabiskie hormoni un vispār vielmaiņa. Un tad, kad sākas menopauze, tad visi hormoni vienkārši drastiski nokrīt, vielmaiņa apstājās, principā mēs ļoti strauji novecojam. Un tad ir forši, ka tajā pirms menopauzes vecumā mēs uzturam savu organismu tādā labā tonusā, ejam pie endokrinologa, ginekologa, lai uzturētu tos hormonus. Un šādi te uzturu bagātinātāji, viņi iedod vēl to papildus resursu rezervi organismam, lai viņam ir no kā ražot sevi, lai mēs nezaudējam. Jo, menopauze, tad viss nokrīt, tad mēs varam uzturēt to, kas ir palicis, jo jaunāki mēs vairs nepaliksim, tas ir loģiski. Bet, kolagēna sintēze samazinās ļoti strauji tieši menopauzes laikā, nokrīt kaut kādiem 20–30%. Tas ir tā, ka kaut kādas no 25 līdz 40–45 pa 1% mēs lēnām novecojam, tad mēs taisam visādas botoksus, injekcijas, stimulējam ādu, lai viņam labāk ražo to kolagēnu, lai nenošļūp paidziņu un tā tālāk, un tad ļoti drastiski nokrīt. Tāpēc ir svarīgi, kad ir tas resurss organismam, ko mēs varam palīdzēt. Šis ir ļoti vērtīgi, bet kā ir sievietēm, kas ir lietojuši līdz menopauzei, un tad viņai pēkšņi iestājās šī menopauze, bet viņa turpina lietot tos vitamīnus, un tas jau arī ir labāk, vai ne? Jā, jo tas process nebūs vairs tik strauši, viņš būs lēnāks, viņš tāpat būs, un ja tur vēl nāk speciālisti, laba komanda, to pašu endokrinologu, kas regulē tos hormonus, tad tas process viņa var viņu palēnināt. Viņu nevar aizkavēt, bet viņš būs lēnāks, mierīgāks, maigāks un nebūs tas straujais kritums. Es esmu redzējusi sievietes, piemēram, es zinu viņu pirms 5–10 gadiem un ieraugu tagad un pilnīgi dažādi cilvēki, kā ir notikusi tā novecošana. Jā, kad tu šito saki, tad es arī esmu to pamanījusi, kad ir sievietes, ko es esmu redzējusi, tad pēdējo reizi pirms man bija pagājušo nedēļu situācija arī satiku sievieti, kas mums cepa kūciņas, viņa atved kūciņas, un es viņu pēdējo reizi redzēju, kad man Matilda vēl bija puncīta, tad gads ar kaut ko, un pa šo gadu viņa vienkārši pēkšņi ir tik nenormāli novecojusi visu, vai ne? Protams, kaut kādi varbūt ārējie faktori, ko mēs nezinām visi, vai ne? Bet, tas bija tā izteikti, un šī ir tik vērtīga informācija, es to nezināju, un 40 gadi īstenībā vairs nav aiz kalniem. Tā kā starp citu, arī tas pats mūsu slavenais Covids, viņš tik ļoti cilvēki, meitenes sūdzējās sievietes, ka pēc Covida mati krīt ārā. Vienkārši tas vīrus ir tik drastisks, viņš izsmer mūsu resursu, mēs ļoti novecojam un visu, un tā kā vienkārši tas vīrus noēda, sabojā mūsu organismu šūnas. Un tad ar šādiem te uzturu bagātinātājiem mēs varam sev palīdzēt. Protams, tur vēl vis kaut kas cits mums ir vajadzīgs, ne tikai šis te tā pati. Ir 3 tādas top lietas, kas mūsdienās katram būtu jālieto. Tā ir zivjeļa, tas ir zinātniski, medicīniski visādi pierādīts fakts, ir medikamenti pat, un kad omega-3 augstskābes ir must have, ja tu gribi ilgi un veselīgi dzīvot un izvairīties no infarkta. Tas ir visiem, sākot ar maziem bērniem līdz sirmam vecumam, visu mūžu jālieto zivjeļa, jo būsim godīgi, kurš ēd zivis katru dienu, vai 3 reizes nedēļā jūs ēdat lasi? Visticamāk, ka nē. Mūsu klimata obligāti. Un vēl jautājums, kāds tas lasis kādā kvalitātē, vai ne? Lai mēs uzņemtu visu. Jā. Otra lieta, tas ir vitamīns D. Tas arī ir tāds pēdējo 10 gadu atklājums. Ja pirms 10 gadiem mums bija viens recepšu medikaments, un mēs teicām, nevar tur pārdozēsiet, un būs, jo vitamīns D viņš uzkrājās organismā, bet tad pa 10 gadiem ir savākti apkopoti dati un ir secināts, ka tām devām, ko mēs lietojam ikdienā, ir jābūt daudzreiz lielākām, tā kā mega lielākām, un tagad jau arī pilni plaukti ar uztura bagātinātājiem ar D vitamīnu, ko tu vari lietot, lai tu vispār arī būtu viss organisms, viss vesels, jo tas ir vajadzīgs katrai šūnai, katrai organisma sistēmai. Un nemaz tik viegli viņu nav pārtuzēt, un tās devas, kas ir jābūt asinīs, ir daudzreiz lielāks, nekā mēs agrāk domājam. Un tad trešā lieta, kas tagad pēdējos kaut kādus 5 gadus ir ienākusi, tas ir kolagēns. Neviens cits bija vēl vienu brīdi kalcijs, magnīs, bet tas arī,
viņš ir un ir, bet tāds, ko dēvē par jaunības eliksīru, tas ir kolagēns, kas ir ienācis pēdējos gados, ko visi ļoti grib lietot, un kur tu tiešām tu redzi, nu, tas nav izdomāts, tur, nu, magnijam tu padzers, jā, krampu nav, bet, nu, tu viņu lieto, bet viņš nedod tev nekādu tādu vizuāli redzamu efektu, bet cilvēki, kas lieto kolagēnu, es šeit sameklēju vienkārši bildīti no Canvas, bet nu, tas ir reāli, ka tu skaties uz cilvēku, kurš ikdienā gadiem. Bet tā kā ir tāds ļoti nevisai pieklājīgs forums, kurā cilvēki, sievietes mēdz kaut ko izteikties, un tad citi tur raksta, jā, šitās tur gadiem lieto to un to, un nevar notievēt, un nevar tur tikt no tūskas vaļā. Tad cilvēki, kuri gadiem lieto kolagēnu un uztura bagātinātājs, viņi izskatās labi. Nu, nevar būt ar sažuvušu krunkainu ādu, tu ikdienā lietosi kolagēnu. Pat ja tu nelieto krēmu, ja pat tu nelieto kaut kādus tur retinolus, peptīdus un vēl kaut ko, pat tad tav āda izskatīsies labāk. Un, ja tu ilgstoši rūpējies par savu ārēju izskatu, lieto labu matu kosmētiku, lieto vitamīnus, kolagēnu, nu, tu izskatīsies labi, negribi. Jā, es gribēju papildināt, piebilst par šo kolagēnu. Es neatceros, vai es komandai to stāstīju, vai kam es stāstīju. Īsāk sakot, arī tad, kad es grūtniecības laikā es ļoti dzēru kolagēnu līdz 36. nedēļai izteikti, un pēc tam pēc dzemdībām es arī bišķiņu dzēru, un tad es viņu pārstāju dzert. Bet tad, kad es biju neilgi pēc dzemdībām pie sava šī manuālā terapeita, viņš gan man masēja muguru, gan lauza sprandu, lika visu vietā. Un viņš man saka, tu lieto kolagēnu, vai ne? Es tā, jā, diezgan, nu šobrīd ne, bet pirms tam ļoti izteikti lietoju. Viņš saka, bet tu dzirdi? Un viņš man vēlreiz sagriež to sprandu vietā. Viņš saka, dzirdi nav tās sausā kaulu tā. Viņš saka, tev ir ieļotas tās visas locītavas, un tas ir kolagēna dēļ. Un viņa saka, un tāpēc bebīši arī, viņš saka, kad piedzimst, viņiem visiem tā ādiņa tik smuka, viss, tāpēc, ka viņi ir pilni vienkārši ar to kolagēnu. Un dzīves laikā, jā, mēs viņu vienkārši iztērējam. Bet jā, nu tātad tas kolagēns, un es saku, man pirms tam bija problēmas ar ceļiem no skriešanas, un pēc tam man nebija. Un tagad, kad es neesmu lietojuši šo gandrīz gadu jau, principā, es jūtu, ka man atkal viss sāk sāpēt, es jūtu, ka es vairs neesmu tik kā gribētos, nu, un kur mani mati ir pierādījums arī tam, kad trūks, un es pati to izteikti jūtu. Vēl par šo kolagēnu tēmu, tu arī ieminējies par peptīdiem, un visu varbūt pāris vārdos tu vari pateikt arī par mūsu peptiluks, bet viņam arī ir minēts, kad ir kolagēns, bet kāds ir tas tavs viedoklis par to, ka krēmā ir kolagēns? Es atceros, ka tu kaut kad par to spriedelēji, bet man nav palicis atmiņā. Tas bija par vienu krēmu, kurā bija izstāstīšu vēl vienu mītu, ko jūs dzirdēsiet par vegāno kolagēnu. Tāds neeksistē. No neviena auga tu nevari izspiest kolagēnu. Iepriekš jau minēju definīciju. Kolagēns ir tikai dzīvnieku audos. Dzīvniekos ir kolagēns. No augiem labākajā gadījumā var dabūt aminoskābes, kuras tu apēdi, un tad organismā šūnas pašas uzsintizēs kolagēnu. Un krēms, kolagēns krēmā, tā ir ļoti laba lieta, bet vislabākā sastāvdaļa krēmos ir peptīdi. Arī kolagēns mēs uzņemam viņu īstenībā peptīdu un aminoskābi formā. Tas ir proteīni sasmalcināti frakcijās, kuriem ir iedarbi, viņi uzreiz ir gatavi, viņi piesaistās šūnā, tāpat mēs uzliekam peptiluks serumu, un pilnīgi tā sajūta, ka atslābinās to var just, uzliec uz lūpām, tev lūpas pēkšņi tādas čik, ar hialuronskābi piepildās un atslābinās, un ir tāda foršā sajūta, ka tā kā mazliet nejūtīgs, bet tas ir tas botoks-like efekts, kad vienkārši tas peptīds, viņš šūnā iedarbojas, viņš atslābina muskuli, un te izlīdzinās tā kronciņa. Visefektīvākais anti-age līdzeklis ir peptīdi un retinols. Ar retinolu nezinātājs, ja tu esi pirmo reizi kaut ko saskaries ar tādu kosmētiku, var iebraukt auzās, jo tā ir ļoti aktīva kosmētika un viņa nedarēs jutīgai ādai. Tur sākumā labāk ar kosmetologu speciālistu, un tad tu vari lietot retinolu. Peptīdus kosmētikā var lietot jebkurš, jo viņam nav kairinoša iedarbība, viņi nesmažo, viņi nekādā veidā viņi nestimulē to ādas atjaunošanās, bet viņi uzreiz darbojas, viņš iesūcās un viņš sasaistās ar šūnu, tur iedarbina visus mehānismus, un to viss notiek.
Tā kā Peptilux ir ļoti forša līnija. Man personīgi vislabāk patīk serumi. Krēmi man arī patīk, bet, nu, tad, ja lieto ikdienā make-up, uzreiz pateikšu, ka make-ups ar krēmu, viņš var nesadarēt kopā, tur vajag pa vidu make-up bāzi, lai nerulēs nost, bet, piemēram, šodien man nav make-up, es uzliku Peptilux krēmu, viss forši. Un, jā, tā kā tas arī ir tāds, lai uzlabotu sejas vizuālā stāvokli ikdienā, peptīdi ilgtermiņā arī ir forši, jo viņi izlīdzina tās krunciņas. Man tur viens sāk protestēt, ka mamma ir ilgi prom, bet jā, es iesaku, un vīriešu līnija, tas bija kaut kas wow, jo vīrieši, nu, mēs zinām, mēs esam sievietes no Veneras un vīrieši no Marsa, tad arī peptīdi priekš viņiem ir citādāk, jo viņiem āda ir visam savādāk, viņiem pat ādas temperatūra ir siltāka nekā sievietēm, tā kā tas arī tāds. Ja vīrietim patīk par sevi rūpēties, tad, lai viņš izskatītos ilgāk jauns un svaigs, jo viņi arī noveco, viņiem arī hormoni samazinās, bet ne tik dramatiski kā mums, tad peptīdus iesaku. Bet, starp citu, piepildīšu ātri par vīriešu Peptilux Emīliņš vakarā pamēģināja. Ak, Dievs, cik viņš labi smaržo. Viņš tik nereāli labi smaržo, un Emīlam ļoti patīk. Viņš teica, uzreiz man sajūt, ka man vienkārši tik gluda āda paliek. Un es, pieņemsim, Peptilux lietoju jau, man liekas, no pavasara. Nē, senāk, es neatceros. Principā, kad es, gandrīz jau gads, drīz būs riņķī, man nereāli patīk tie krēmi, bet man ātrais jautājums vēl ir, ja lieto serumu, tad arī krēms jālieto, vai ne? Viņi tā kā iet kopā sākumā serums un pēc tam krēms. Jā, obligāti. Serums vienmēr, viss, kā mēs kopjam sevi, nomazgājam, ar toniku notīram, aiztaisam porus un atjaunojam pH līmeni, jo ziepes un visi gēli, viņi ir sārmaiņi, viņi noņem netīrumus. Bet, lai atjaunotu pH vai toniku, pēc tam liekam serumu, viņš ir Mēs tūlīt laižam tevi rūtiņu. Man viena maustiņa stāv. Jā. Es ātri pateikšu, lietojam serumu, un pēc tam krēmu pavirs, jo krēms ir biezs stāvoklis, viņš izveido to ādas aizsardz barjeru, bet serums ir vienmēr viskoncentrētākais ar aktīvajām vielām, viņš ir visiedarbīgākais. Super. Man ļoti patīk vienkārši ar tevi runāt par šīm visām lietām un visu pārējo. Ja tev jāskrien, bet reku vēl bija jautājums, labdien, vai drīz lietot kolagēnu barojot ar krūti? Jā, Svetlana par to Rūta jau stāstīja, ka to drīkst darīt, un dzirdēju TikTok no ļoti populāra vīrieša, ka kolagēns mums nav jāuzņem, jo tas organismā nemaz neuzsūcās. Un par šo es arī gribēju minēt, ka ir nenormāli daudz, kas ir pretinieki tieši kolagēnam, jo iedalās divās daļās. Ir ārsti pat, kas iesaka kolagēnu lietot, viņi neizraksta zāles, bet izraksta vienkārši kolagēnu. Nu, lūk, un tad ir otra daļa, kas šādi tevi noliedz un visu kaut ko vēl, un es esmu dzirdējis ļoti daudz par šo te, kas ir kaut kāds tur TikTokā, kas kaut ko runā. Bet, kā Rūta teica, katram ir sava patiesība, vai ne? Un katram ir savas sajūtas, un katrs uzticās sev, ko viņam vajag, nevis klausoties no citiem, ko vajag vai nevajag. Vai ne? Mēs tā varam papildināt, man liekas, šo visu. Rūtiņa ir izslēgusi mikrofonu. Un, manuprāt, tas ir mans tāds kopsavilkums no visa tā, ko Rūta pateica. Paldies tev, milzīgs, Rūta, par šo prezentāciju. Mēs no tevis jau sākām vilkt ārā ne par šo tēmu, bet tik vērtīgi priekš manis vispār. Tas viss ir ļoti vērtīgi, un man patīk ļoti izzināt gan produktu, gan pārējo, un zināt vairāk, lai tu esi eksperts šajā produktā, eksperts šajā biznesā arī visā. Un tāpēc, jā. Noteikti skatieties atkārtojumā, izkonspektējiet, kas nepierakstīja, un ļoti, ļoti vērtīgi. Un vēl svarīgs faktors, ko Rūta arī teica, ja jūs liekat screenshotus no prezentācijas vai ko, lūdzu, mīļie, atzīmējiet vienmēr Rūtas Instagram profilu, jo Rūta ir ieguldījusi milzīgu darbu šajā visā, un lai redz, ka tā ir Rūtas prezentācija. Labi, lai tas nav tā, ka visi tagad tās aiziet pa visurien, un rekur ir Miķelsona Rūta, viņa ir Instagramā, rekur arī QR kodu, kas grib, bet, paldies tev, mīļš, paldies. Laižu tevi, lai mazajiem viss ir labi ar austiņu, lai viss ir kārtībā, un tu esi super.